Rodas jautājums, kādēļ tieši Bulduros pēdējos gados tik aktīvi norit jauno ēku būvniecība. Bulduros ir ļoti izdevīga vieta. Bulduros pirmkārt tur ir infrastruktūra jau, tur ir komunikācijas. Tālāk Bulduros jau padomu okupācijas gados jau sāk būvēt daudz dzīvokļu ēkas, tikai tās bija ķieģeļēkas. Ja? Tikko jūs iebraucat Jūrmalā, tā uzreiz nogriežaties no tilta pa labu, un jūs jau esat Jūrmalā un esat Bulduros. Buldura ir ļoti dārga vieta, Buldura ir ļoti izdevīga vieta, un kamēr vēl tur nav viss piebāzts tā kā, tā kā Imantā vai Purciemā, ja, tad, protams, viņi joprojām vēl ir skaisti. Bet, es nezinu, man liekas, pašie daudz dzīvokļu māju tie būvētāji, viņi gan cer tikai uz ātru peļņu. Viņiem ātri vajag uzbūvēt un ātri pārdot un viņi prom, jā. Bet patiesībā būvējot aizvien vairāk un vairāk, viņi jau šo vidi pārvērš, vairs ne par Jūrmalu, bet tas ir tas, kas Jūrmalas attīstības stratēģijā ierakstīts, tas ir Jūrmalas kurortam drauds, ka notiek šī mastāv daudz dzīvokļu būvniecība. Un tad, kad mēs, sabiedrības pārstāvi sakam, Jūrmalas arhitektiem, politiķiem, nevajag to darīt, nedrīkst. Tad mums atbild parasti ir tāda, jā, bet mēs jau nevaram viņiem aizliegt to darīt. Jo tāpēc, ka attīstības plāns it kā neaizliedz to, un tad, kad ir jābalso, viņi to ir nopirkuši to zemi vai tur iznomājuši, mums jau jābalso vien ir. Bet tā jau īsti nav, protams. Jā, tad jau iznāk tā, ka faktiski tie politiķi nemaz nav vajadzīgi. Vai ne? Tad pieņem attīstības plānu, lai viņi visi iet mājā. Mums nemaz viņiem nav jāmaksā par saviem nodokļiem. Un ir pat tieši otrādi. Viņi patiesībā, tā varētu teikt, klāj sarkano paklāju to cilvēku ceļā, kuri tad dodās tagad uz šiem kvartāliem un grib būvēt. Tātad pilsētas politiķi ar saviem rīkojumiem, kā priekšsēdētājs, izmaina pat attīstības plāna atļauto apbūves, augstumu un izmaina nevis par labu sabiedrībai, kā varbūt varētu gribēt, bet tieši otrādi, par labu tam investoram. Tātad bija 2,5 stāvu, tagad būs 4 stāvu, vai ne, un tas ir patvaļīgi. Jūrmalas aizsardzības biedrība vienlaicīgi cīnās par vairākiem objektiem Jūrmalā, lai saglabātu ne tikai vidi, bet arī vēsturisko mantojumu. Un šobrīd aktīvi darbs norit cīņā par objektu Muižas ielā 11. Tur bija 3 vēsturiskas koka ēkas, protams, bijušās vasarnīcas. Protams, ka vasarnīcas rekonstrukcijas rezultātā var arī kaut ko tur pamainīt, var cilvēkiem radīt lielākas vērtības, gan no sanitārā viedokļa, gan siltināt mājas. Tas jau Jūrmalā arī ir iespējams, bet šīs 3 mājas ir nojauktas, vai ne, un tur bija liels zemes gabals skaists. Tātad pussiņas spriedzes arī ir nost, un sākās šī projektēšana, mastāv daudz dzīvokļu. Bet mēs, kad skatāmies to projektu, viņš 3 reizes ir pārskaņots. Un pēdējā reizē pārskaņojot, tur jau vairs nav palicis no tā arī, kas sākotnēji pat tur bija paredzēts, kur arī sākotnējs variants mums noteikti nekādā mērā nebūtu priekš Jūrmalas pievilcīgs. Bet labi, 2 stāvu un vēl jumts stāvs, jā, un tad ir vēl kaut kādas, tur citi parametri, kas tur abūs līnija, no ielas bija 4 metri, tagad ir 3 metri, un 4 stāvu augstumā un arī tie koki nost. Protams, kad es domāju, ja pilsēta būtu pastāvējusi, tad šo projektēšanu arī pat mastāv daudz dzīvokļu mājai varēja veidot tā, lai nebūtu tik daudz koku jānocert un varētu kaut kādā mērā to kultūru vidi padarīt interesantāku. Šobrīd jūs paskatīsieties, tas projekts ir, tas Ķīnas mūris, ja tas ir kārtējais, tāds, pilnīgi bezpersonisks, gan no arhitektūras viedokļa, gan no novienas viedokļa. Kā jau es teicu, tas ir galvenais ir ātri uzbūvēt, izpārdot tos dzīvokļus, vai ne, un laisties uz nākamo teritoriju. Bet pilnīgi godīgi iepazīstoties ar lietas, materiāliem, ar būvniecības projektu, ir ļoti skaidri un gaiši redzams, kad faktiski ir veikti ļoti rupi pārkāpumi, neievērojot gan procesuālās normas, gan arī materiālo tiesību normas, un, darīts ir viss, lai sabiedrība, tātad iedzīvotāji neuzzinātu par šādu projektu esamību. Bēdīgākais ir tas, ka tādi projekti Jūrmalā ir sastopami uz katra soļa, un visgardākais kumos ir Bulduri. Piemēram, māju vienības gatavē Bulduros iepratīm Jūrmalas slimnīcai. Tas ir gadījums, kurā, var teikt, it kā ir mēģināts kā kamielim izlīst caur adatas aci, un tātad formāli ņemot, tur uz stūra tiek atjaunots valsts aizsardzībā esošs arhitektūras piemineklis.
Un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir saskaņojusi to. Tātad nojauc to vēsturisku ēku, un tā vietā tad ir šīs te daudzstāvmājas, teiksim, jā, viens gals, bet brīvajā stūrī tagad uz pašu stūrīšu, tur tad liek atpakaļ it kā to veco ēku. Cik es viņai sekoju līdzi un cik es to redzu, tad, manuprāt, no vecās ēkas tur nekas vairs nav palicis. Tur neviens gabaliņš nebūs. Ne celtniecības, teiksim, kaut kāds konstruktīvā daļa, ne dekoratīvā daļa, nekas. Redzēsim, ko viņi pabeigs, kāda viņi izskatīsies pēc tam un salīdzināsim ar to, kas tur ir bijis un ar to, kas ir beigās iznācis. Saskaņots tas ir un nelikumīgi tas nav. Bet atkal tas ir jautājums par to, kā mēs tagad šo ēku ieraugām un kā viņi turpina pildīt savu funkciju. Savā laikā atvirzīt projām zemes gabalā. Apkārt bija mazdārziņš, tā bija individuāla māja, kur atpūtās vesela ģimene. Tas ir Jūrmalas raksturs, vai ne? Tagad viņi novietot uz stūra, urbanizētā pilnīgi vidē. Daudzstāv māja aiz muguras, daudzstāv māja pa labi, vai ne? Tālāk turpat iela, mašīnas iet pa vienu uz otru. Kas viņi būs? Viņi būs vienkārši tāda karikatūra vai patiesībā tāda anekdoti par kultūras pieminekļu aizsardzības tēmu, jo pats objekts jau kā tāds vēl ir šīs problēmas viens aspekts. Ja? Vienalga, vai mēs pastamies, teiksim, arī šeit apkārt, kur mēs redzam, kur novietotas ir ēkas, ja? Rīgas centrā, tad nav jau vienalga, vai mēs, teiksim, paņemam Melngalnu namu un pārvietojam viņu, es nezinu, uz kaut kurien, piemēram, VF rajonā vai kaut kur, tur pie Vērmaņa dārza vai kur. Taču katrai vietai, katrai ēkai sava vieta vēsturiski, savs raksturs, savu funkciju, un līdz ar to tad mēs kontekstā redzam to visu, un tad arī pilsētnieki dzīvojot šī pilsētā kopā ar īpašniekiem, kas ir šo zemju un namu īpašnieki, ar lietotājiem, kas tur dzīvo, tad bauda arī šo pilsētu kā tādu. Viss, tur vairs nav ko baudīt, tur vienkārši ir jāpaskatās, jāiet garām, jānopūšās varbūt. Ja kā tas iepriecina, teiksim, ka tur vēl tas tornīts būs tai mājai, un kaut kas no koku konstrukcijām un viss. Bet tā ir parodija, tas nav nopietni. Rodas jautājums, kādēļ vēsturiskās ēkas netiek atjaunotas, renovētas, bet tiek nojauktas un to vietā slēdz daudz dzīvokļu ēkas. Tikko parādīsies kaut kādi projekti, viņi pirmām kārtām jau būs vērsti uz to, ka tā māja nav atjaunojama un ka viņi tādā stāvoklī, ka viņi te jau vai sabruks. Tad izrādīsies, protams, ka galā nav jau vairs racionāli, nav ekonomiski un būvēt atkal dzīvokļu mājas, tas jau ir daudz saprātīgāk un galā, kas te vispār notiek, dzīvokļus būvējot, tur ir arhitektiem darbs un ir celtniekiem darbs un darbvietas vājag un zemes gabals kļūst it kā priekš tā investoru, protams, svarīgāks nekā atstājot tur to vēsturisko māju. Vai tur ir tik daudz visādi argumenti, vai ne, kas beigās viss ved uz to, ka mēs patiesībā Bulduru šī mieklī zaudējam. Tas tiešām kļūst Purciem imants variants, tikai drusku zemāk tā būve, bet tā jau nav Jūrmala. Ja? Un tas, protams, ir ļoti žēl, ka ir skaidrs, ka šis bizness nav saistāms ar Jūrmalas kā kūrorta jēdzienu. Es domāju, ka mēs katru otro, trešo projektu, ja mēs paskatītos, kāds Jūrmalā tagad ceļās, mēs nepārtraukti ieraudzītu šos pārkāpumus, kas ir, teiksim, it kā nosacīti, tādi nebūtiski. Kas tad tur sevišķi? Viens stāv vairāk, jā, tā jau tur ir 2,5 stāvu. Labi, 3. stāvs. Ja jau 3. stāvu, tā jau 4. arī var piebūvēt. Kas tur sevišķi, vai ne? Lūk, ar šādu attieksmi, diemžēl, dzīvo pilsētas politiķi un pilsētas arhitektūras pārvalde, vai ne? Un pamazām, jūs jau ziniet, ir tas teiciens, vai ne, iedod mazo pirkstiņu un paņems visu roku. To pārkāpumu patiesībā ir tik daudz, un viss šīs lietas tiek tik divdomīgi traktētas, pie tam vienmēr traktēts nevis par labu sabiedrības interesēm, bet par labu tiem, kas ir gatavi izspiest no tās situācijas maksimums. Ja? Ka patiesībā tas risks jau kļūst, aizvien mazāks, kad var pieķert. Tāpēc, kad paskaties uz riņķi, kur vien grozies, vai ne, visur ir kaut kādas šitādas te, jāsaka tā, manuprāt, draņķības. Jūrmalas pašvaldība nevadās no likuma gara, neievēro ne likumu, bet vadās no savām interesēm. Kaut pretēji tiesību normām, tiesību aktiem. Un pastāv riski, ka gan tie paši būvnieki, attīstītāji, projekti
Kad, teiksim, ar laiku varētu vērsties pret pašvaldību par zaudējumu piedzīvi. Mums ir zinām tiesu praksa, tiesas ir pateikušas un judikatūrā pateikušas jau tiesību normu pielietojumu, bet pašvaldība izdod pretiesiskas aktus. Iedzīvotāji tagad apstrīd, teiksim, Mūžas ielā 11 administratīvu aktu. Tas radīs kaut kādiem būvniekiem, attīstītājiem zaudējumu. Zaudējumi būs lieli, parasti tiek deklarēti miljonos, un faktiski tie attīstītāji vai investori vērsīsies pret pašvaldību. Un būtu vēl mājas darbi veicami, ja šodien bija pikets, lai mēs valsts pārvaldē un pašvaldībā, tātad Jūrmalas domē, varētu ieviest un panākt, ka, teiksim, pašvaldība strādā sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības principu un no Satversmes 1. panta izrietošo demokrātijas principu, tiesiskuma principu, atklātības principu, šos vispārējos tiesību principus, kas ir būtiski, lai nodrošinātu valsts pastāvēšanu un stabilitāti. Jūrmalas pilsēta jau vēsturiski ir bijusi viena no spožākajām Latvijas pērlēm. Ir būtiski saglabāt Jūrmalas pilsētas vēsturisko veidolu un nepieļaut masveidīgu daudzstāvu māju būvniecību.